Labdien, cienījamie mediju pārstāvji, preses konferences dalībnieki, skatītāji! Šodien esam jūs aicinājuši, lai stāstītu par aktualitātēm vakcinācijas procesā. Par to jums preses konferencē pastāstīs veselības ministrs Daniels Pavļuts, Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča un Veselības centru apvienības valdes priekšsēdētāja Stēla Lapiņa. Un iesākumā lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pavļutam. Labdien visiem, paldies par jūsu interesi. Vakcinācijas pret Covid-19 gaita Latvijā iet plašumā. No nedēļas uz nedēļu pieaug cilvēku skaits, kas ir saņēmuši vismaz vienu devu. Tāpat aug arī cilvēku skaits, kas ir pilnībā vakcinēti pret Covid-19, saņēmuši attiecīgi vai nu divas vakcīnas devas vai Janssen vakcīnas gadījumā viena. Un pagājušajā nedēļā mēs varam vērtēt, ka ir sasniegts jauns kopējais vakcinācijas rekords vienā kalendārajā nedēļā. Šobrīd mums ir dati par vismaz 95,000 vakcinētu devu. Var jau būt, ka pieaugot šiem te papildus ievadītajiem datiem, kas notiek ar nobīdi, varbūt, ka šis 100,000 slieksnis tiks pārvarēts jau attiecībā uz pagājušo nedēļu. Bet šodienas dienas galvenais temats mums ir cits, un es lūkšu tad uzlikt prezentāciju kopējā apskatē. Ievadziņā es jau minēju, tātad vakcinācijas temps kāp, esam pie 100,000 vakcinācijas epizožu nedēļā sliekšņa. Ja paskatāmies, kādi ir vidējie rādītāji dienā, tad tie ir 13,664. Jāsaka, tas tuvojās 1% dienā pieaugušo Latvijas iedzīvotāju. Lai būtu 1% dienā, mums būtu jāsasniedz vakcinācijas temps 15,800. Tas būtu 1/100 daļa no pieaugušajiem iedzīvotājiem Latvijā vecumā virs 16 gadiem. Tad attiecīgi šobrīd redzam, ka šis vidējais dienas temps, izlīdzinot 7 dienu rādītājs, kur pīķis, kā vienmēr, nāk uz nedēļas vidu, tomēr izlīdzinot veidojās šie 13,600 cilvēku vakcinētu dienā. Iesim uz priekšu. Par kopējiem rezultātiem runājot, mēs varam konstatēt, ka līdz vakardienai 16. maijam kopumā vakcinēti gandrīz jau 25% Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vismaz ar vienu devu. Tā ir skaitā no viņiem tikai vienu devu ir saņēmuši 17, un abas devas ir saņēmuši 7,37% Latvijas iedzīvotāju. Mūsu uzdevums tuvākajās nedēļās un mēnešos ir iedzīt mūsu atpalicību no citām Eiropas Savienības valstīm. Mēs redzam, ka vidējo vakcinācijas tempu ziņā uz 1000 iedzīvotāju šie rādītāji mums jau ir būtiski uzlabojušies salīdzinājumā ar citām valstīm. Bet, protams, ka mums priekšā ir lieli izaicinājumi vēl ar vienu. Mums ir neviendabīgs vakcinācijas aptvers rādītājs dažādos reģionos, kā jau tas jau kādas nedēļas ir bijis ierasts. Lielāki, labāki aptvers rādītāji mums veidojas Kurzemē un Rīgā, Pierīgā. Tie ir augstāki par vidējiem valstī, Vidzeme ir vidējā valsts līmenī, savukārt Zemgale un Latgale šobrīd uzrāda zemākus aptvers rādītājus nekā valstī vidēji. Iesim uz priekšu, lūdzu. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kuram mēs sekojam līdzi jau kopš 3. māja īpaši, kad Latvijā tika uzsākta vakcinācija visās auditorijās, tātad vairs nepieturoties pie, slēgtu prioritāro grupu pieejas. Mūsu uzdevums ir bijis panākt, lai vakcinācija turpinātu palielināties, vakcinācijas aptvere tajās grupās, tajos visneaizsargājamāko iedzīvotāju kopienās, kur ir vislielākais risks saslimt un slimot smagi un arī diemžēl nomirt. Šis process turpinās, prioritāro grupu vakcinācija mums ir ļoti būtiska, un šeit ar šo attēlu vēlos pasvītrot, ka tieši gados vecākie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 60 un vairāk ir saņēmuši lielāko vakcīnu devu īpatsvaru, ir arī salīdzinoši labāki rezultāti.
Ja mēs raugamies uz šo te vienas devas aptveri, tad vislabākā tā ir vecuma kategorijā no 70 līdz 79 gadiem, tam seko 60 līdz 69 gadus vecie un 80 gadi un vecāki. Mēs īpaši pievērsīsimies arī turpmākajās dienās un nedēļās tam, lai nodrošinātu reālu prioritāti, lai vērstos pie šiem cilvēkiem ar īpašiem uzaicinājumiem, uzrunātu viņus, nākt vakcinēties, iedrošinātu. Mēs strādāsim ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm un lielajiem centriem, lai nodrošinātu reālu prioritāti mūsu vistrauslākajiem iedzīvotājiem. Iesim uz priekšu. Bet šodienas būtiskākā ziņa un jaunums, kurš mēs zinām, tiek gaidīts ar nepacietību jau kādu laiku, ir tas, ka mēs uzsākam 16 un 17 gadu vecu jauniešu vakcināciju. Mums ir viena vakcīna šobrīd, kura ir oficiāli atļauta un izmantojama jauniešiem no 16 gadiem. Pētījumi turpinās par to, lai varētu šīs vakcīnas izmantot arī jaunākiem cilvēkiem, bet šodien mēs oficiāli uzsākam un pirmie cilvēki ir jau izteikuši interesi, tie ir simtos mērāmi cilvēku skaits, kas ir pieteikušies šajā vecuma grupā jau saņemt savu vakcīnu. Iesim uz priekšu, lūdzu. Mēs no aptaujām zinām, ka ir salīdzinoši liela interese vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem. Šeit nav datu par cilvēkiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, bet varam atvedināt, ka arī šeit varētu būt salīdzinoši liela interese vakcinēties. Tie bija 47%, kas noteikti vakcinēsies un varētu vakcinēties, vēlas nogaidīt 16%. Mēs zinām, ka vecuma grupā, kura ir mūsu šodienas sarunas centrā, 16-17 gadus veci jaunieši, kopskaitā Latvijā ir vairāk nekā 36,000, sadalās aptuveni līdzīgi uz pusēm 16 un 17 gadīgie. Un kas ir ļoti būtiski, kā ziņa, ko novadīt šiem jauniešiem, arī viņu vecākiem, kas par to interesējas, ka atbilstoši Latvijas Republikā spēko esošajai likumdošanai par pacientu tiesībām, jauniešiem šai vecumā ir pilnas tiesības pieņemt lēmumu vakcinēties, ja viņi tā vēlas, un attiecīgi arī pieteikties un saņemt savu vakcīnu. Vecāku atļauja nav obligāti nepieciešama, un tādā ziņā šeit nekādi speciāli sarežģījumi no likuma viedokļa neveidojās. Iesim lūdzu uz priekšu. Tie veidi, kādā veidā jaunieši var pieteikties vakcīnām, ir 3, kā jau tas allaž līdz šim ir bijis. Mēs, protams, iesakām visiem tiem jauniešiem, kuriem jau šobrīd no 16 gadu vecuma ir izveidota pilna internetbankas piekļuve, kuriem ir, piemēram, digitālais šis identifikācijas rīks, Smart ID pieejams, darīt to caur Mana vakcīna LV, tātad autorizējoties, apliecinot savu elektronisko identitāti un attiecīgi izvēlēties vakcinācijas vietu. Aicinām izvēlēties kādu no liela mēroga vakcinācijas centriem, kā vakcinācijas vietu, jo tad varat justies pilnīgi droši, ka šajā vakcinācijas centrā būs pieejama Pfizer-BioNTech vakcīna, kura tad ir tā vienīgā vakcīnas tips, kas šobrīd ir atļauts lietošanai jauniešiem vecumā no 16 gadiem. Savukārt, ja elektroniskas pieteikšanās iespējas nav, tad aicinām zvanīt pa tālruni 8989 un atkal tieši tāpat norādot savu vecumu, pieteikties un doties uz tām vietām, reģistrēt pieteikumu vietās, kur ir Pfizer vakcīna pieejama. Savukārt, trešais variants tiem jauniešiem, kas varbūt līdzīgi viņu vecākiem vai vecvecākiem vēlās vakcinēties pie ģimenes ārsta, mēs aicinām, vai arī ārstniecības iestādē, mēs aicinām pārjautāt, vai konkrētajā vakcinācijas punktā uz to brīdi būs pieejama Pfizer-BioNTech vakcīna, jo vēlreiz atgādinu, šobrīd jauniešus mēs vakcinēsim tikai ar šo vakcīnas tipu. Nākošais, lūdzu.
Vēl viena ziņa, kas ir būtiska daļai Latvijas cilvēku, ir ārvalstnieku vakcinācija. Tā ir jau sākusi notikt. Mēs esam veikuši nepieciešamos grozījumus Latvijas likumdošanā, un savā ziņā varētu teikt, ka mēs rīkojamies līdzīgi, kā daudzas citas valstis rīkojas attiecībā uz mūsu valsts piederīgiem. Es domāju, varbūt atminēsieties jau labi sen. Mēs saņēmām ziņas vēl, kad Latvijā vakcinācija pat īsti nebija sākusies, ka pirmie mūsu valsts piederīgie, piemēram, vēstnieki, diplomāti un citi, saņēma ārvalstīs vakcīnas tajās valstīs, kur viņi uzturējās. Arī Latvija šobrīd seko šo valstu pēdās. Mēs vakcinējam ne tikai Latvijas pilsoņus un Latvijas valsts piederīgos, mēs vakcinējam un vakcinēsim arī tos cilvēkus, kas Latvijā strādā un maksā nodokļus. Mēs vakcinēsim cilvēkus, kas Latvijā mācās, studentus, viņiem jāuzrāda studējoša apliecība, cilvēkus gan ar pastāvīgām, gan ar termiņu uzturēšanās atļaujām, protams, arī ārvalstu diplomātus, viņu ģimenes locekļus, un ziņas par to, ka diplomātiskā korpusa pārstāvs savas vakcīnas saņem, jau mēs sociālajos tīklos varējām redzēt jau pagājušajā nedēļā, un arī bēgļus un patvērumu meklētājus. Nākošais lūdzu. Līdzīgi vakcinācijas process ārvalstniekiem norit pēc šī paša algoritma ar pieteikšanos caur Mana vakcīna LV. Ja ārvalstniekam ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods un ir iespēja autorizēties ar elektroniskiem līdzekļiem, proti internetbanku, vai zvanot tālruni 8989. Vēl viens variants, kā šis ārvalstnieku vakcinācijas process var notikt, ir sadarbībā ar vakcinācijas iestādēm, veicot kolektīvā pieteikuma procedūru, kura izpaužas kā sazināšanās ar vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju, kuru var atrast Nacionālā veselības dienesta mājaslapā atbilstoši teritorijai. Šobrīd no manas puses tas būtu viss. Es būšu priecīgs vēlāk atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lūdzu, paturpināt vārds Evai Juhņevičai. Paldies, labdien! Jā, es gribēju ļoti labprāt izstāstīt par dažām aktualitātēm, pie kā mēs strādājam un ko būtu svarīgi arī ar jūsu palīdzību nodot tālāk jau sabiedrībai. Tātad pirmais tāds mūsu aicinājums un ļoti gribam vērst uzmanību uz to, ka mēs tiešām iedzīvotājus aicinam saulēcīgi ieplānot otro vakcīnas saņemšanas vietu un laiku. Oskar, es lūkšu pārslēgt nākamo slaidu. Tātad, jo tam ir ļoti liela nozīme, jo katram iedzīvotājam ir garantētas 2 vakcīnu devas noteiktā laikā un vietā. Un līdz ar to ir jāņem vērā tas, ka vakcīnām atšķirās šis intervāls starp otro devu, un līdz ar to tas ir ļoti sarežģīts plānošanas process, kas prasa no vakcināciju pakalpojumu sniedzējiem arī detalizētu plānošanu. Un līdz ar to tas arī pašam iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, lai tajā brīdī, kad ir paredzēta šī otrā deva, tad viņam ir pieejama tieši tā pati vakcīna, ko tad plāno vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs, jau veidojot šo laika grafiku. Tas, kas ir papildus jau kādu laiku, bet tomēr vēl es gribu atzīmēt, ka uz vakcinācijas kartītes, ko mēs visi saņemam tajā brīdī, kad mēs saņemam vakcīnas pirmo devu, ir norādīts datums un laiks. Pašos pirmsākumos nebija šis laiks norādīts, bet līdz ar to jau kādu laiku vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji visi norāda šo laiku, tātad līdz ar to cilvēks var plānot jau un laicīgi ieplānot šo vakcinācijas faktu. Parādās daudz dažādi jautājumi par to, kad cilvēks uzzina, vai viss būs kārtībā, vai viņam ir plānotais laiks, ja vakcinācijas pakalpojums sniedzējs sazināsies vismaz 2 dienas pirms otrās vakcīnas saņemšanas, tā ka līdz ar to uztraukumam nav pamata. Un tiešām vēlreiz gribu aicināt iedzīvotājus pieturēties pie jau ieplānotā otrā vakcīnas vieta un laika, nepārcelt, nemainīt savus plānus. Protams, ka pastāv cilvēcīgais faktors, bet tomēr mēs gribam izteikt, ka tās izmaiņas būtu iespējams tikai slimības, pašizolācijas vai neplānot darba komandējumu gadījumā. Lūdzu, nākamā slaida. Un tātad, kā tad notiek šīs izmaiņas tikai ārkārtas situācijās, jau manas minētajās ārkārtas situācijās. Tātad cilvēkam, iedzīvotājiem ir jāsazinās ar savu pakalpojumu sniedzēju un jāvienojas par citu vakcīnas saņemšanas laiku.
Un tad, attiecīgi, iepriekš vienojoties, šo otro vakcīnu varēs saņemt liela mēroga centrā. Šeit jūs redzat, šeit ir tātad liela mēroga centri minēti, kā arī kontaktāruņi, uz kuriem tad ir svarīgi paziņot. Bet tas, kas attiecās, ir kas ir ļoti svarīgi piezīmē, ka tajā brīdī, ja jūs vienojaties un pieņemsim, sazvaniet, kā piemēram kongresa namu, kurā jūs vienojaties par savu otro vakcīnu, tad citā vietā būtu ļoti svarīgi paziņot par pārcelšanu iepriekšējiem pakalpojumu sniedzējiem, ja pēkšņi jūs esat mainījuši savu vietu. Un varbūt šeit, Oskar, es varu lūgt pirms arī dot vārdu Veselības centra apvienības valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai, kura var tīri jau praktiski paskaidrot, kāpēc šī ir tik svarīga ziņa un kāpēc mēs aicinam nemainīt šīs otrās devas. Jā, lūdzu, vārds Stellai Lapiņai. Paldies, labdien! Mēs kā pakalpojumu sniedzēji esam ieguvuši ievērojumu pieredzi strādājot masu vakcinācijas centros un izmantojot iespējas gribu aicināt un pateikties pirmām kārtām Latvijas iedzīvotājiem tie, kuri ir vakcinējušies, un uzrunāt tos, kuri nav vakcinējušies, jo mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu sabiedrība atgrieztos normālā dzīvē. Par otrām devām. Veselības centra apvienība masu vakcinācijas centros, medicīnas centros ir iespējams nomainīt otras balss devas vakcinācijas dienu, bet ir ļoti liels lūgums to nedarīt masveidā. Mēs pieņemam tādas situācijas, ja cilvēks lido prom, ja cilvēks saslimst, bet visos pārējos gadījumos jāpieturās pie tā, kas ir noteikts, pie tā datuma, kas ir noteikts pie pirmās vakcinācijas. Jo tas ļoti būtiski plānojot gan personāla darbu, gan vakcīnu pieejamību, un tas pašiem vakcinējumiem radīs mazāk sarežģījumus. Ja mēs runājam, es gribētu ļoti arī uzrunāt mūsu seniorus, vakcinēties, kā pirms tam minēja Pavļota kungs, cik ļoti svarīgi padomāt pašiem šiem cilvēkiem par savu veselību un cik tas ir būtiski. Un, ja mēs skatāmies uz reģionālo izkliedi, tad seniori Latgales pusē, kur šodien es esmu, varbūt ir mazāk aktīvi. Un ir ļoti svarīgi šeit noteikti runāt pašiem ģimenes ārstiem, viņu šo cilvēku kaimiņiem vai tie, kas viņam ir viedokļu līderis, kas varētu viņus aicināt izmantot šo iespēju un vakcinēties. Paldies. Lapiņas kundze, paldies. Vai mēs varam atgriezties pie prezentācijas? Tūlīt tās uzlikšu atpakaļ. Tātad, jā, tā kā Lapiņas kundze jau teica, tad attiecīgi šīs ir izmaiņas ārkārtas situācijās un līdz ar to aicinam iedzīvotājus būt ļoti atbildīgiem pret attiecīgi otrās devas plānoto laiku un vietu. Lūdzu, nākamo slaidu. Tad vēl viena aktualitāte, par kuru mēs gribētu izstāstīt, jo arī pēc sabiedrībā ir ļoti aktuāla šī lieta un rezultātā sāk parādīties arvien vairāk jautājumu. Tātad apliecinājums par vakcināciju. Šeit jūs labajā pusītē redziet formu, kāds izstāsta šis apliecinājums par personas vakcināciju, bet šeit uzreiz ir jāizstāsta, ka šī forma, šis apliecinājums pirmkārt, tas ir pagaidu variants, tas ir pārējais periods līdz 15. jūnijam, kad būs pieejams digitālais rīks, tā saucamais digitālais zaļais certifikāts, kas tad arī apliecinās vakcinācijas faktu. Bet šajā brīdī šis ir apliecinājums, ko izsniedz ģimenes ārsts vai vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs tajos gadījumos, kad ir ieplānota došanās ārpus valsts līdz 15. jūnijam. Tas nozīmē, ka šis apliecinājums šajā gadījumā tieši Latvijā, tam nav tāda nolūka, lai tas apliecinātu vakcināciju attiecīgi kaut kādās
kaut kur varētu būt plānota atvieglojumi, jo tajā brīdī, kad būs atvieglojumi, tad jau šis pārējais periods būs beidzies. Un mēs zinām, ka cilvēki interesējās par šo apliecinājumu. Cilvēkiem tā kā ir sajūta, ka šis apliecinājums ir ļoti patreiz aktuāls, un ja tas ir tiešām cilvēkam nepieciešams kaut kāda iemesla dēļ, tad latviešu valodā to var saņemt kā izdruku no e-veselības, bet savukārt, ja ir nepieciešams, ja ir ieplānota došanās ārpus valsts līdz 15. jūnijam, tad šādu apliecinājumu izsniedz ģimenes ārsts vai vakcināciju pakalpojumu sniedzējs, un cilvēks to var saņemt. Paldies, nākamo. Vēl Lapiņas kundze jau minēja par senioriem, un arī Minis kungs minēja, un tā kā Minis kungs arī minēja, mēs šonadēļ plānojam uzsākt vēl papildus senioru uzrunāšanu, bet paralēli tam mēs turpinam jau 2. nedēļu senioru brīvo stundu lielajos vakcinācijas centros no 9 līdz 10 bez iepriekšēja pieraksta. Līdz ar to aicinam par šo informēt, joprojām turpināt informēt, lai seniori aktīvāk izmantot šo brīvo stundu un dotos vakcinēties. Un vēl viena aktualitāte, kas arī ir mūsu darāmajā darba sarakstā, mēs šonedēļ aicināsim uzņēmumus iesaistīties iedzīvotāju motivēšanā vakcinēties. Un lūdzu, Oskar, vēl nākamo slaidu. Tātad mēs aicinām uzņēmējus motivēt iedzīvotājus vakcinēties, un šeit mēs varam izdalīt divas tādas virzienus. Tātad viens ir, mēs aicinām darba devējus pašus domāt par bonusiem par vakcinēšanos darbiniekiem, vai tā būtu papildus brīvdiena, vai papildus piemaksas, vai kādas citas priekšrocības. Mēs zinām, ka lielie uzņēmumi tiešām domā par saviem darbiniekiem, lai viņiem pēc vakcinēšanās fakta būtu ērti, un rezultātā arī uzsver darbiniekiem, cik ļoti svarīgi ir vakcinēties un teiksim, ka tās ir zināmas priekšrocības turpināt darbu. Un savukārt otrs virziens ir bonusi, kuponi, dāvanas iedzīvotājiem par vakcinēšanos, kas būtu kā īpašie piedāvājumi vai arī kuponu izsniegšana liela mēroga centros. Rezultātā šeit ir ļoti daudz iespējas. Un tā būtu aktivitāte, ar kuru mēs patreiz aicināsim uzņēmējus iesaistīties visā šajā lielajā procesā. Un šeit ir norādīts arī mans e-pasts, kur es droši gaidīšu informāciju par ikvienu, kurš būtu gatavs iesaistīties, lai motivētu iedzīvotājus vakcinēties pēc iespējas ātrāk un intensīvāk. Paldies par uzmanību! Paldies. Tagad mēdījiem pārstāvjiem būs iespēja uzdot jautājumu, vai pieteiktos jautājumu uzdošanai aicinu jūs celt rokas. Atgādinu, ka vienā reizē viens jautājums, pēc tam stājamies rindas galā. Un kā pirmajai iespēja uzdot jautājumu Inesei Trenčai, Leta. Paldies jums par iespēju. Jautājums veselības ministram. 14. maijā veselības ministrijā notika sapulce, kur, kā es saprotu, tika runāts par atvieglojumiem vakcinētām personām. Es gribēju noskaidrot, vai tiks virzīt uz priekšu kādu papildus atvieglojumu, vai arī ir plāns virzīties ASV modeļa virzienā. Sirsnīgs paldies jums! Paldies, es skatos, jūs rūpīgi sekojat Twitterī rakstītiem. Jā, mēs gatavojamies līdzīgi kā valdības sēdēs, esam par to ziņojuši, vairākos soļos un posmos ieviest dažādas papildu iespējas, atvieglojumus un priekšrocības cilvēkiem, kas būs pilnībā vakcinēti. Paskaidrošu, ka ir iekšējām, teiksim, mūsu iekšzemē vietējām vajadzībām. Mēs par pietiekamu vakcīnas aizsardzību uzskatām arī vienu AstraZeneca devu, atšķirībā no starptautiskās ceļošanas, par to brīžiem tiek uzdot jautājumi. Bet jau tuvākās valdības sēdēs es ceru, ka mēs pagūsim iesniegt priekšlikumus, par kuriem mēs runājam pagājušās nedēļas valdības sēdē. Proti par to, ka cilvēki darba kolektīvos varētu jau šobrīd kontrolētā vidē atsevišķas priekšrocības baudīt, vakcinēti cilvēki. Un arī plašāks mūsu piedāvājums šodien tiek skatīts tā dēvētajā operatīvās vadības grupā, lai mēs uz tā pamata varētu sākt gatavot normatīvu aktu projektus.
Mēs esam paredzējuši virzīties vairākos posmos. Tātad, kā jau publiski runāts, ir lietas, kas šobrīd jau ir vakcinētiem cilvēkiem savādāk. Tātad, piemēram, nav jāveic šie rutīnas skrīninga testi tajās profesionālajās vidēs, kur ir pietiekami daudz vakcinētu cilvēku, piemēram, mediķi, sociālās aprūpes centri un citur. Mēs kā nākamo posmu mēs plānojam valdībai piedāvāt lemt par atvieglojumiem organizētos kolektīvos, kur, teiksim, šādās darba vidē, slēgtās grupās ir iespējams jau šobrīd droši rīkoties savādāk, piemēram, nevalkāt maskas, pulcēties klātienē un tam līdzīgi. Nākamajā posmā mēs paredzam, ka varētu būt pieejami atsevišķi pakalpojumi, kur, ja iesaistītās puses ir vakcinētas, tad tas jau būtu droši un varētu iziet ārpus tiem, teiksim, drošības pasākumiem, kur šobrīd ir spēkā nevakcinētiem cilvēkiem. Visbeidzot, šī vakcinēto cilvēku priekšrocība, tāda masveidīgā fāze varētu būt jūnija vidū, kad vakcinēto cilvēku skaits, pasargāto cilvēku skaits Latvijas sabiedrībā būs liels, būs vairāk nekā trešdaļa no visiem pieaugušiem iedzīvotājiem. Uz šo brīdi būs pieejams arī šīs digitālās pases, jeb digitālie zaļie certifikāti, kur ar viedierīces palīdzību vai papīra formā būs iespējams apliecināt savu vakcinācijas faktu gan Latvijā, gan starptautiski. Un tas ir tas pārējais periods, par kuru Eva Juhņēviča jau runāja. Tā kā atbildi ir jā, mēs strādājam pie šī priekšlikuma kopuma, un šie jautājumi tiks vistuvākā laikā skatīti un lemt valdības sēdēs. Paldies. Iespēja uzdot jautājumu Gaļinai Kudriavcevai. Leta. Sveicināti. Es nezinu, droši vien vai Juhņēvičas kundze vai Pavļata kungs varēs atbildēt, kurš no abiem saistībā ar šīm Johnson & vakcīnām. Viņas tā kā sākotnēji bija paredzētas šīm sociāli neaizsargātām grupām, bezpajumtniekiem, ieslodzītajiem, bet šonedēļ tiek palaisti jau uz lielajiem vakcinēšanas centriem. Kāpēc šāds lēmums pieņemts? Vai atsaucība ir maza no šīm grupām? Paldies! Jā, es aicinātu tomēr katru notikumu neaplūkot no bažu un aizdomu viedokļa. Ar vakcinācijas procesu kopumā Latvijas Republikā viss ir kārtībā. Tāpat kā izskan bažas par to, ka AstraZenekas nepietiks vai kāpēc tagad Janssens esam palaiduši ražošanā. Kolēģi, jāsaka, situācija tiek kontrolēta. Un jau es ceru, ka mēs esam sasnieguši tādu līmeni, kad varētu sākt mēģināt uzticēties vakcinācijas procesa gaitā pieņemtiem lēmumiem. Kas attiecās uz Janssen vakcīnām, tad to skaits mums šobrīd ir pietiekams. Mums pietiek vakcīnu šīm īpašiem nolūkiem, gan attiecībā uz patversmi klientiem, gan citiem cilvēkiem. Līdz ar ko, lai izpildītu vakcinācijas iestāžu pasūtījumus pilnā mērā, cik teiksim, šai brīdī mums vakcīnas bija pieejamas, tad mēs nolēmām likt lietā arī Johnson & Johnson vakcīnas, kuras ir īpaši parocīgas ar to, ka ir nepieciešama tikai viena deva, tātad ātrāk iestājas arī vakcīnas aizsardzība, summāri, un tā ir pilnīgi normāla parādība. Ja jebkurā gadījumā vakcīnu apjoms ir rezervēts, Janssen vakcīna, jeb Johnson & Johnson, kas ir viens tas pats, vakcīna apjoms ir rezervēts arī šīm īpašajām mērķu grupām, par kurām jūs jautājāt un par kurām mēs iepriekš esam runājuši. Tā kā pilnīgi normāla parādība, un mēs liksim lietā visas vakcīnas, kādas Latvijai ir pieejamas, lai nodrošinātu galveno mērķi, maksimālu ātru, raitu Latvijas iedzīvotāju vairākumu vakcinēšanu. Paldies. Paldies. Iespēja uzdot jautājumu Jānim Labucam. Labdien visiem! Man ir jautājums šāds, vai runājot par 16-17 gadīgo jauniešu vakcināciju, ir kaut kādā veidā plānots un vai vispār ir plānots īpaši uzrunāt šo jauniešu auditoriju. Skaidrs, ka 16-17 gadīgs cilvēks caur klasiskiem informācijas līdzekļiem tā īsti laikam nesanāks uzrunāt ar to vakcināciju, ņemot vērā arī to, ka šobrīd, kā Pavļot kungs teica, pieteikušies daži simti no 36 000, kas nozīmē, ka laikam jaunieši šo vakcināciju nav gaidījuši kā kaut ko ļoti īpašu. Jautājums par jauniešu auditorijas uzrunāšanu. Ak vai, tas, ko es pateicu kā labu ziņu no jūsu puses, tiek tulkots atkal kā slikta.
Es gribēju teikt to, ka šodien pirmajā dienā, kad vispār mēs oficiāli vakcinējam visus jauniešus, mums jau ir vairāk nekā 600 jaunieši pieteikušies vakcinēties. Nu, ja jums tas liekas par maz, es jums nepiekrītu. Es uzskatu, ka tas ir labs pirmais signāls, ka arī jaunieši ir ieinteresēti vakcinācijā un, protams, ka mēs izmantosim katru iespēju šo auditoriju uzrunāt. Par konkrētiem komunikācijas pasākumiem es tad lūkšu komentēt Eviju Juhņeviču. Jā, paldies. Es tieši vēl gribēju papildināt ministru kungu, tieši ko ministru kungs jau rādīja prezentācijā, ka ņemot vērā, ka tā ir tieši tā grupa, kura nu ļoti, ļoti grib vakcinēties. Tā kā līdz ar to varbūt, ka šeit ir jāskat caur otru prizmu tieši. Savukārt par komunikāciju, jā, protams, ka visvairāk tie ir sociālie mēdī, caur kuriem mēs arī šos jauniešus varam aizsniegt. Un arī šo jauniešu visdažādāko viedokļu līderu iesaiste, kas varētu mums palīdzēt šos jauniešus aizsniegt. Bet jebkurā gadījumā es gribu vēlreiz teikt, ka šī ir auditorija, kas ļoti gaidīja šo iespēju. Un arī tagad pārunājot ar ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm, jaunieši jau ir interesējušies par šo iespēju jau vairākas nedēļas, tā ka līdz ar to tā tiešām šodien ir laba ziņa. Paldies. Iespēja uzdot jautājumu Lienai Beresai Sērmulai. Jā, sveicināti. Man savukārt par senioriem jautājums ministram. Jūs jau pats arī minējāt, ka viņi ir paši neaizsargātākie, un arī tas īpatsvars tajos skaitļos ir lielāks kā citās grupās, ka tā reālā prioritāte viņiem jāturpina nodrošināt. Kāds jūsu ieskatā ir tas optimālais īpatsvars, kāds tad būs jāsasniedz, un vai jūs esat analizējuši, kur ir tā galvenā problēma? Vai tas ir vakcinācijas organizācijā, kas ir ārpus vakcinācijas organizācijas, proti kādi ir tie līdzekļi, varbūt bez tās brīvās stundas, kas jau ir ieviesta, ko tad vēl darīt? Tātad pirmkārt tas mērķis, otrkārt, vai jūs esat sapratuši, kur ir problēma? Es īsti neuztveru to jautājumu daļu par optimālo īpatsvaru, kādā nozīmē. Proti, ja jūs šobrīd ir tie 38, nemaldos, cik tur bija tajā vienā grupā, un cik tad liela daļa būtu jāsasniedz no vecuma grupas, lai varētu teikt, ka jā, mēs esam apmierināti ar rezultātu. Jo šobrīd viņi pēc īpatsvara varbūt ir vairāk nekā citās vecuma grupās savakcinēti, pašā laikā skaidrs, ka salīdzinoši tāpat ar citām valstīm vai pret to, lai mēs varētu teikt, ka šī grupa tiešām ir pasargāta, kāds tad ir tas mērķis? Teiksim tā, vienīgais patiešām apmierinošais rezultāts šajās vecuma grupās būtu, ka mēs iespējami ātri sasniedzam šo tā dēvēto pūļu imunitātes līmeni, 70% no mērķgrupas. Ja, teiksim, attiecīgi tai grupā, kas ir vakcinēti vislabāk, kas ir vecuma grupa no 70–79, mēs esam pāri pusēji no šī mērķa, bet, protams, ka jo vairāk, jo labāk. Jo vēl ar vienu, teiksim, vīrusu cirkulē un šajās vecuma grupās varbūtība smagi saslimt ir nesalīdzinām lielāka. Jāsaka, ka arī tas, ka tiek vakcinēti citu vecumu iedzīvotāji, tas palīdz pasargāt arī seniorus, jo skaidrs, ka tas vīruss, kā lai saka, pārnēsā un atnes arī cits starpā mājās un tā tālāk atnes tie sociāli aktīvie iedzīvotāji. Un to mēs jau esam redzējuši arī iepriekšējās nedēļās. Kādu laiku bija novērojama tendence, ka senioru auditorijā saslimstība neauga, savukārt sociāli aktīvie, vidēja vecuma, jaunāka vecuma iedzīvotāji šajās grupās saslimstība auga. Pat mēs redzam arī, ka senioru grupā šis saslimšo gaisa skaita pieaugums ir novērojams. Tieši tāpēc ir tik būtiski seniorus vakcinēt. Kas attiecās uz īpatsvariem, tad vērts arī ir atzīmēt to, ka seniori vecumā virs 60 gadiem ir saņēmuši līdz šim pie visām tām daudzajām grupām, kuras ir vakcinētas līdz šim un tagad visa Latvijas sabiedrība no šiem 503 000 devu, kas ir vakcinēts, seniori ir saņēmuši trešdaļu. Tas ir salīdzinoši liels īpatsvars. Kas ir tie iemesli, kāpēc neiet raitāk? Es domāju, ka viens no lieliem iemesliem, protams, ir bijis gan lielais vakcīnu trūkums iepriekšējās nedēļās un mēnešos, jo, lai gan no vienas puses senioriem ir bijis iespēja vakcinēties teorētiski jau sen, jau daudzas nedēļas. Tā pašā laikā šis vakcīnu deficīts ir liedzis, teiksim, vairāk aptvert cilvēku šajā grupā. Vēl viens iemesls ir, es domāju, mums ir jāmeklē tie vislabākie veidi, kā motivēt tieši ģimenes ārstus,
proaktīvi strādāt ar saviem senioriem, apzvanīt viņus, pierunāt, uzrunāt. Mums ir paredzēts šim nolūkam arī bijis jau sen, jau gada sākumā pieņemts lēmums par īpašu materiālu stimulu šo te riska grupu cilvēku vakcinēšanai. Ģimenes ārsts saņem paaugstinātu tarifu par šo cilvēku vakcinēšanu. Un mēs, protams, apsvērsim dažādus šos motivācijas līdzekļus, kā palīdzēt arī ģimenes ārstiem šo vistrauslāko auditoriju uzrunāt, kur tieši seniori varētu būt tā grupa, kura savos ģimenes ārstos ieklausās visvairāk. Un paralēli, protams, ka viens liels iemesls ir tas, ka tajā periodā, kad senioriem būtu bijis jāvakcinējas visaktīvāk, diemžēl tā dominējošā vakcīna, kas mums bija, faktiski vienīgā vakcīna, kas tobrīd bija pieejama, bija AstraZeneca, un ar visām tām sliktajām ziņām, kas ir sarakstīts par šo vakcīnu, tas sabiedrības noraizēšanās līmenis ir ļoti augsts bijis. Kā atminaties, tas izraisīja daudz un dažādas nepieciešamas soļus no mūsu puses, gan brīvās rindas izmēģinājumus ārpus prioritārajām grupām un daudz citas lietas. Atceraties lieldienu brīvdienas, ar kādām grūtībām mēs sastapāmies, lai nodrošinātu pietiekamu iedzīvotāju skaitu, kas būtu gatavi nākt vakcinēties ar AstraZeneca. Tā kā viena vienkārša skaidra iemesla nav, ir dažādi iemeslu komplekss, bet turpmāk mūsu prioritāte attiecībā uz senioriem saglabājas, un mēs ar to strādāsim visnopietnākajā veidā ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Paldies. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Mārim Klūgam, LTV. Paldies. Jautājums Pavļuta kungam par atvieglojumiem vakcinētajiem. Kāda ir jūsu pozīcija par izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu atļaut pasaules hokeja čempionātā spēles skatīties klātienē skatītājiem, kas ir vakcinēti? Paldies. Jā, par šo jautājumu ir notikušas diskusijas jau vairākas nedēļas no vietas. Arī šobrīd paralēli mūsu šai sarunai notiek attiecīgās rīcības komitejas sanāksme. Un šis priekšlikums uzstājīgi ir ticis virzīts. Veselības ministrijas speciālistu uzskats ir bijis, ka tik riskantā situācijā, kāda šobrīd epidemioloģiski ir Latvijā, skatītāju klātbūtne slēgtās telpās, lai arī apjomīgās telpās, tā tālāk tomēr ir pārāk riskanta. Un jāsaka, ka arī Tieslietu ministrijas kolēģi ir savā ziņojumā, kur valdībā skatīja vēl aprīļa beigās, tostarp arī valdības sēdē par to tika runāts, un šis arguments ir labi zināms arī izglītības ministrijai un citiem iesaistītajiem. Ir šis arī diskriminācijas arguments, ka šobrīd maija otrajā pusē, kad vakcinācijas aptvere Latvijas sabiedrībā plašā ir tomēr vēl ļoti ierobežota, kad daudziem cilvēkiem nav bijis iespējas saulaicīgi vakcinēties, radīt lielas, būtiskas, ekskluzīvas privilēģijas vakcinētajiem cilvēkiem, pārkāpj tādu diskriminācijas novēršanas robežu. Mēs nevēlamies diskriminēt cilvēkus, kuriem nav bijusi dažādu iemeslu dēļ nodrošināt iespēju vakcinēties saulaicīgi, lai arī viņi varētu, piemēram, apmeklēt šādus lielus, nozīmīgus publiskus pasākumus. Tā kā mums ir jāsabalansē dažādi, gan šie epidemioloģiskie veselības faktori, gan arī tādi tīri juridiski cilvēktiesību un diskriminācijas faktori. Paldies. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Mārai Libekai. Sveicināti, jūs dzirdat mani labi? Jā, dzirdam. Ja. Es saprotu tā, ka Pavļuta kungs uzskata, ka prioritārām grupām ir iespēja vakcinēties. Lielākā problēma tikai tā, ka ir pasivitāte. Un tāpēc man jautājums ir par tām brīvām rindām šajā kontekstā. Vai tiks izsludināti vēl kaut kādi datumi, kas notiks ar tām brīvajām rindām un ar kādām vakcīnām vakcinēs tos cilvēkus? Un to es vaicāju tāpēc, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurai ir šīs brīvās rindas. Jūsu atreferējumam par manis teikto Lībeks kundze nevar īsti līdz galam piekrist. Es uzskaitīju virkni dažādu iemeslu, kāpēc šī aptvere varbūt senioru grupā nav tik laba, bet mēs, kā jau, manuprāt, prezentācijā Eva Juhņēviča minēja, turpināsim šo senioru stundas praksi lielajos centros ar Pfizer vakcīnām. Tas grafiks tiek publicēts par to, kuros centros, kurās dienās var
var nākt un aicinām seniorus šo iespēju tiešām izmantot un arī bērnus un mazbērnus izmantot iespēju atvest savus seniorus un parūpēties par viņiem. Jā, bet es runāju par jauniešiem, par visiem, kuri vēlas vakcinēties, par viņu brīvajām rindām. Bet kādēļ tas būtu nepieciešams, Libekas kundze? Es vienkārši prasu vienu brīdi tādas bija, tad tagad nebūs turpmāk tādu brīvo rindu. Mēs esam skaidrojuši to neskaitāmas reizes, ka mēs esam pārgājuši uz plānveidu sistēmu. Nē, to es zinu, jā, bet ik pa laikam iemet, ka brīvās rindas ir bijušas, ik pa laikam nebūs. Ja? Un otrs jautājums. Libekas kundze, tiksim ar faktiem galā. Brīvās rindas pēdējās nedēļās nevienai citai grupai kā vien senioriem nav bijušas. Tādas prakses vairs nav. Skaidrs. Paldies. Un otrs jautājums Evai Juhņevičai. Kāda situācija ir ar tiem cilvēkiem, kas ir guļošā stāvoklī? Ģimenes ārstiem ir jāsniedz Nacionālajā veselības dienestam saraksti. Vai tie saraksti tiek aktīvi iesniegti, vai ģimenes ārsti aktīvi šos cilvēkus, izrāda interesi šos cilvēkus vispār vakcinēt, vai pieaug to ģimenes ārstu skaits, kas dodās uz vietām, lai viņus savakcinētu? Jā, tātad pēc pēdējās informācijas, kas bija piekdienā, tātad ārstniecības iestādēm mēs esam nosūtījuši pār pa 2000 iedzīvotājus, kuriem ir vajadzīga šī mājas vakcinācija. Un tā informācija, kas nonāca līdz mums, ir nonākusi līdz mums, ka tajā pašā laikā daudzi cilvēki jau ziņo, ka vai nu negrib vakcinēties, vai jau ir saņēmuši poti. Un tāpēc iespējams, ka no šiem ir 2102, no šiem pār pa 2000, tikai kādi 1500, kas būtu jāvakcinē, un uz patreizējo brīdi pēc datiem mums ir 770 cilvēki ir vakcinēti mājas vizītēs, un no tiem pēc iestāžu atskaitēm 638 cilvēki ir ar funkcionāliem traucējumiem, pārējie ir mājsaimniecību locekļi. Runājot ar vakcinatoriem, pagājušās nedēļas otrā pusē vakcinatori joprojām aktīvi plāno šos, tātad vakcinatori šajā gadījumā, es domāju, gan ģimenes ārsts, gan arī ārstniecības iestādes aktīvi plāno šos izbraukumus un pēc saviem sastādītajiem maršrutiem un grafikiem dodās un turpina vakcinēt. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Svetlinai Ginterei, Latvijas Radio 4. Jā, sveicināti. Man jautājums Pavļuta kungam. Es uzrakstīju arī rakstiski, bet es varu uzrunāt. Cik lielu sodu ir samaksājusi reklāmas aģentūra DBB, kura bija pieļāvusi rūpjas kļūdas reklāmas tulkojumā uz krievu valodu, un kura izskanēja diezgan smieklīgi. Un līdz šim vakcinācijas biroja pārstāve Strāzdes kundze minēja, ka aģentūru sodīs, bet vai tas jau tika izdarīts un uz cik lielu summu, vai ir tagad zināms, vai ministrs var nosaukt to summu? No galvas nenosaukšu, bet jūsu uzdotais jautājums ir ticis izrunāts ar aģentūru un ir panākt vienošanās par to, ka aģentūras rēķins tiks samazināts un tātad aģentūra finansiāli cietīs zaudējumus saistībā ar šīm nepilnībām. Sīkāk, precīzāk, ja Eva Juhņeviča varētu atbildēt, es būtu pateicīgs. Jā, tātad par kļūmēm tika panākt vienošanās, ka tātad šeit ir kompensācija un kārtējais rēķins, tātad atskaits rēķins ir samazināts un līdz ar to iekļaujot, ja tagad pēc maniem pēdējiem datiem, tātad tie būtu aptuveni 2000 eiro. Bet ja jūs gribat precīzi, man šis ir jāpārbauda, vai tas bija pēdējais, tas atbilst 10% no aģentūras radošā darba kampaņas stāvas. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu. Tātad otrais aplis aiziet Jānim Labucam. Jāni, jums roku vēl pacelt, vai jūs gribētu uzdot jautājumu? Nē, es atvainojos, viss kārtībā, tā roka tur nepareizi ir pacelta. Jā, tad iespēju uzdot jautājumu Mārim Klūgam. Vēl viens jautājums par atvieglojumiem. Pavļuta kungam tiesībsargs ir teicis, lai mazinātu diskrimināciju pret nevakcinētajiem. Atvieglojums varētu attiecināt arī uz tiem, kas ir Covid izslimojuši un tiem, kam ir negatīvi testi. Un pēc šāda principa darbosies arī šis Eiropas certifikāts. Kā raugāties uz to, vai šie plānotie Latvijas iekšzemes atvieglojumi varētu būt arī ar negatīviem testiem un
paredzēti tiem, kas ir Covid izslimojuši? Uz šo jautājumu būs jāraugās kompleksi, kā jau jūs jautājumā minējāt, tad šajā digitālo zaļo certifikātu sistēmā visā Eiropā un droši vien arī ārpus tās tiek iekļauti arī cilvēki, kuri ir ar nesen saņemtu negatīvu PCR testu, tāpat arī cilvēki, kas ir pārslimojuši un kuri tādā ziņā ir ar augstu šo te pasargātības līmeni kādu laiku, jāsaka. Pēc tam viņiem tāpat noteikti jāvakcinējās. Bet mērķis šai sistēmai ir, lai valstis varētu tātad kopumā pārliecināties par to, ka šie fakti ir patiesi. Ja? Tātad, lai ir iespējams, iegūt certificētu, autentificētu informāciju no valstīm par to, ka šis cilvēku status ir reāls, atbilst īstenībai. Un tad dažādas valstis varēs noteikt dažādus šos te nosacījumus, kas šiem cilvēkiem ir savādāk vai nav savādāk no pārējiem. Arī Latvijā tieši tāpat nav nekādu pamatu uzskatīt, ka cilvēkiem, kuri ir piemēram ar negatīvu testu, būtu automātiski jāpiešķir, teiksim, līdzīgas priekšrocības kā vakcinētiem cilvēkiem, kuri ir pasargāti, kuri nevar faktiski smagi saslimt un tā. Līdz ar ko mēs vērtēsim šos dažādos statusus, bet šim brīžam mēs koncentrējamies uz tādu priekšlikumu izstrādi, kas attiecās uz vakcinētiem cilvēkiem pirmām kārtām. Bet es neizslēdzu, ka būs niansētāki pasākumi arī šīm citām grupām, bet vienlaikus aicinu arī neaizmirst, ka mums tomēr spēkā ir arī vispārējie epidemioloģiskās drošības pasākumi dažādi, kuri arī tiks pārskatīti, uzlabojoties saslimstības situācijai. Šobrīd, diemžēl, saslimstības līmenis ir pieaudzis, ir augsts, un kaut arī šobrīd tas vairāk neaug, ja, teiksim, ir tāda stabilizācija notikusi ap rādītāju 530, tomēr šis saslimstības, atvainojiet, 430. Šis rādītājs ir ļoti augsts un šajā brīdī papildu atvieglojumu drošības pasākumiem nav iespējami. Paldies. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Lienai Beresai Sērmulē. Jā, sveicināti vēlreiz. Es gribēju paturpināt Māras Libekas iesākto tēmu. Droši vien jautājums pirmām kārtā Evai Juhņevičai, ja ministram būs ko papildināt, tad varbūt arī viņš var piebilst par šo izbraukumu vakcināciju mājās. Jūs jau minējāt to, cik daudz ir bijuši šie gadījumi, bet kā jūs vērtējat, cik apmierinoši ir šis temps? Īpaši, ja jūs minējāt, ka tad, kad zvani izrādās vai nu jau ir savakcinējušies, kas varbūt pat ir tā labākā ziņa, vai arī vienkārši varbūt pārdomājuši un vairs nav, vai tur nenozīmē, ka kaut kas buksē un varbūt tur ir, proti, tas vērtējums šim skaitlim? Es gribētu teikt, ka drīzāk nevis buksē, bet vienkārši tas process, tā kā mēs jau, kad palaidām šo prioritāro grupu, mēs arī stāstījām, ka šis process būs ilgs, ka tas nebūs tāds ļoti ātrs, jo tiek plānoti maršruti, tiek vai nu ģimenes ārsts vai ārstniecības iestāde pēc maršrutiem arī plānojot arī vakcīnu devas, arī tad izveikt šo vakcināciju. Mēs ļoti gribētu, ka šis process ir ātrāks, mēs esam šo arī pārunājuši ar vakcināciju pakalpojumu sniedzējiem, jo tas būtu tā, ka līdz ar to tas vērtējums būtu, mēs esam priecīgi, ka šis process notiek, bet katrā ziņā mēs noteikti gribētu, ka šis process norit ātrāk, raitāk. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Gaļinai Kudrjāvai. Jā, varbūt, ja drīkst vēl, varbūt, ja es atvainojos, ja drīkst, varbūt vēl mēs varam palūgt arī komentāru no Stelas lapiņas, jo viņi ir tieši praksē un tieši ar šo arī Paldies, paldies. Es pavisam īsi, tieši kā praktiskais pakalpojums sniedzējs pie gulošiem pacientiem, principā tā ir vissarežģītāka grupa. Mums bija 400 pacienti, no viņiem izvakcinējām lielāko daļu, bet apzvanot daļa bija izvakcinēta jau pie ģimenes ārstiem, veikuši vakcināciju, daļa vēl domā. Un tas nav tik, teiksim, tā kā Evas kundze teica, tas nav tik ātrs process, bet Veselības centra apvienība to pabeigs, un es arī zinu, ka mūsu kolēģi principā tuvojas noslēgumu. Mums ir otrā kārtā ir salikti tie pacienti, kuri
padomās. Tajā, ja, vārds padomās, tad mēs pabeigsim šo procesu un atkal atgriezīsimies pie viņiem un mēģināsim pārliecināt un uzrunāt, ka mēs esam gatavi atbraukt. Paldies! Paldies! Iespēja uzdot jautājumu Gaļinai Kudrjavcevai, Leta. Jā, es vēlējos precizēt par šo otro devu un saņemšanas laiku. Ir cilvēki, piemēram, Jelgavā šajās, tad, kad bija tās dienas, kad ir brīvās rindas, tad cilvēki, kas saņem šīs kartiņas tikai ar datumu, bez laika. Vai šajā gadījumā arī viņiem zvanīs un nav jāiet mana vakcīna un meklēt iespēju uz OCA atkal pieteikties uz vakcinēšanu? Paldies! Šeit droši vien arī Lapiņas kundze varēs atbildēt, jo tieši, cik es zinu, Jelgava ir tas reģions, kur jūs, bet es apstiprinu, jā, nav jāiet, arī sazināsies, bet varbūt Lapiņas kundzei. Īsi arī apstiprinu, ka nav jāzvana, nav nekas jādara, vismaz pāris dienas iepriekš visi saņems īziņu ar uzaicinājumu, ja kāds nav saņēmis, tad būs arī norāda, kur zvanīt, komunicēt, kur zvanīt uz mūsu zvanu centru. Visi saņems pakalpojumu, Es arī gribētu piebilst to, ka tā standarta prakse un pieeja ir, ka vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs tajā nedēļā pirms otrās devas sazināsies, pat ja šī konkrētā laika nav. Ir daudz cilvēku, kas pie mums vēršas un bažījas un rosās un meklē un grib piezvanīt un zināt ātrāk. Mēs saprotam, ka tādas bažas var būt, un tā, bet mēs šajā gadījumā aicinām uzticēties pakalpojumu sniedzējiem, ka viņi versīsies un piedāvās konkrēto laiku, zvanīs un sūtīs īziņas un tā tālāk. Ja nu gadījumā ir palikušas tiešām burtiski tur 1-2 dienas un nav ziņas, nu tad meklējiet rokā pakalpojumu sniedzēju, to pašu, no kura saņēmāt pirmo devu, un tā, bet normāli tomēr ir tā, ka vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs uzmeklē cilvēku un par visu vienojas. Jau tomēr mēs vairākus mēnešus vakcinējam un tā sistēma kopumā darbojas. Ja? Viss kaut kas jau gadās, bet ļoti daudziem cilvēkiem jāsaka, tā pieredze ir ļoti laba un viņi saņem savus zvanus un uzaicinājumus un nav pamatu uztraukumam. Paldies! Paldies. Iespēja uzdot jautājumu Svetlanai Ginterei, Latvijas Radio 4. Man jautājums, otrais jautājums bija Pavļuta kungam, vai ir atrisinātas valodas prasmes problēmas, proti angļu un krievu valodas prasmes tiem vakcinācijas biroja operatoriem, kuri pieņem zvanus un pieraksta cilvēkus uz vakcināciju. Cik man ir zināms, ir nomainīts operatoru sastāvu burtiski nesen, kādas 3 dienas atpakaļ. Es varu apliecināt, ka jā, mēs kopš pagājušās ceturtdienas sadarbojamies ar citu pakalpojumu sniedzēju, cik nopietnu un lielu un pieredzējuši vien var dabūt. Tas ir TET. Un attiecībā uz valodām gan es lūkšu nokomentēt kādu no maniem kolēģiem vai arī tad atbildēt pēc preses konferences. Eva, varēsi? Es varu pateikt, ka mēs esam paredzējuši, ka operatori spēj sniegt informāciju, bet ja ir precīzāk, tad es jums vēl precīzāk atbildēšu. Bet mēs esam paredzējuši, mēs arī esam apmācījuši cilvēkus, un cilvēki zina, ka cilvēki var zvanīt krievu un jautāt savus jautājumus krievu vai angļu valodā. Jā, es varu apliecināt, ka mēs esam izvirzījuši tādu prasību, ka operatoriem ir jāspēj nodrošināt šajās 3 minētajās valodās, protams, valsts valodā, arī angļu un krievu valodā sniegt informāciju cilvēkiem. Lielas paldies, un varbūt varētu arī uzdot jautājumu Stēlī Lapiņai arī. Vai ir sajūtāms no jūsu Latgales puses informācijas trūkums tieši krievu valodā, un vai viss ir perfekti un krievu valodīgie iedzīvotāji arī pietiekoši informēti un raiti vakcinējās? Jo vēl piekdien no biroja bija informācija, ka Latgalē esot pēdējā vieta pēc vakcinācijas tempiem. Un sakarā ar to, ka tā ziņa ir krievu valodas publika, ja ir iespējas atbildēt krieviski. Спасибо, я попробую. Я как раз сейчас нахожусь в городе Даугавпилс, на связи с вами и в нашей одной из медицинских центров. Если говорить о нехватке информации для русскоговорящих, всего скорее да, потому что люди более почтенного возраста живут в своем мире, закрытом немножко.
Если молодым с латышским языком нет никаких проблем, они билингвальны или они видят всю эту информацию, то с пенсионерами ситуация намного сложнее. И я предлагаю, и я вижу, что нужно делать, нужно говорить с пенсионерами на их языке, и те люди, которым они доверяют, чье мнение им очень важно. И в Латгалии, наверное, очень много, я думаю, есть людей, которые уважаемые, и от которых очень много зависит, чтобы наши пенсионеры здесь не думали о том, что нужно вакцинироваться какой-то другой вакциной, которая не находится в Европе, выбрали правильную вакцину, которая сейчас доступна в любом центре, в любом массовом центре вакцинации и у семейного врача. И очень важно разговаривать с семейными врачами. Вот то, что я сейчас закончу с вами разговор, я обязательно буду говорить со своим директором, что мы будем собирать семейных врачей и начинать с ними разговаривать. Да, они должны быть лидерами, лидеры для своих пациентов. Если они скажут, что это нужно делать, они поверят. Я в этом уверена. Спасибо. Paldies. Iespēja uzdot jautājumu Lienai Barisai Sērmulai. Jā, es gribēju paturpināt tieši šo tēmu par Latgali. Vai kā varbūt paraksturojiet, jo droši vien no Rīgas ir grūtāk redzēt, kas tur notiek, kā tieši tiek izvērstā komunikācija Latgalē, un vai nav domāts, ka tur vajadzētu varbūt kādu vēl īpašu atšķirīgu no visas pārējās Latvijas taktiku arī pašā organizēšanā? Ja drīkst, es atbildēšu uz šo jautājumu. Tieši patreiz mēs strādājam pie atsevišķas, aktivitātes tieši priekš Latgales reģiona. Tātad mēs sadarbībā ar NBS un vietējām pašvaldībām organizēsim šos mobilās vakcinācijas punktus. Līdz šim šādi punkti ir bijuši 3, bet tagad mums šie punkti būs tādos 2 formātos. Viens ir, kur Nacionāli bruņotie spēki nāk talkā jau ar tādu mobilo telti. Un otrs formāts būs Nacionālo bruņoto spēku mobīlie busiņi, kurā tad vakcinators var piebraukt jau pie tādām vietām, kas varbūt ir tālāk mazāk aizsniedzams, kur cilvēkiem nav tik vienkārši nokļūt pat līdz pagasta vai ciemata centram. Tātad līdz ar to tas ir tīri no tāda organizatoriskās puses. Patreiz mēs rītdien tieši mums ir tikšanās ar Latgales pašvaldībām, līdz ar to mēs plānojam maijam un jūnijam sagatavot tādu laika grafiku, kur tad mēs varēsim painformēt, kurā dienā, kurā vietā šī telts vai šis mobilais busiņš atradīsies tieši Latgales reģionā. Savukārt par komunikāciju, jā, arī par komunikāciju, ņemot vērā, ka tagad šī organizēšana, tas organizatoriskais process jau ir vairāk lokāls, tad līdz ar to mums arī no tā rodās saturs, ar ko mēs varam runāt tieši ar vietējiem mēdījiem. Plus vēl pie visi kopā ar komunikatoriem mēs šobrīd strādājam pie nākamās kampaņas, kura atšķirībā no pirmās kampaņas, lai arī mēs viņu varam saukt par nacionālu mērogu kampaņu, tomēr viņa būs vairāk vērsta tieši katram lokālajam reģionam, jau adaptējot un sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām tā, lai viņa būtu jau individualizēta vairāk. Paldies. Mēs esam gandrīz stundu stāstījuši. Mums vēl daži jautājumi ir palikuši mēdīju pusē. Tos tad aicinātu atsūtīt uz Veselības ministrijas komunikācijas nodaļu. Teikšu paldies mūsu ekspertiem, paldies žurnālistiem par interesi un uz tikšanos citā reizē ar citām ziņām. Visu labu! Visu labu! Paldies! Uz redzēšanos! Paldies!